Sens latviešu tautas sakamvārds vēsta, katrs pats ir savas laimes kalējs, bet saliekot kopā daudzas mazās laimītes, mēs veidojam to vienu lielo. Sagaidot Latvijas 93. dzimšanas dienu, svinīgajā pieņemšanā pie Jelgavas domas priekšsēdētāja pilsētas augstākos apbalvojumus par ieguldīto darbu, sirdsdegsmi un pilsonisko aktivitāti saņem 9 jelgavnieki. Pensionāru biedrības vadītāja Marija Kolnei no domas priekšsēdētāja rokām saņem godzīmi, par kuru paldies teica, citējot Ārijas Eoksnes dzejas rindas. Ir jāprot no slapjiem žagariem ugunkurt, gan sasildīt citus, gan pašam silt. Un es domāju, kāpēc tā pensionāriem nepamēģināt tāpat kā jauniešiem organizēt interešu grupas. Un tā es ar to sāku, ar to piesaistījās ļoti daudz jauni pensionāri un sāka stāties, jo radās interese par mūsu darbību, par dažādiem pulciņiem. Un tā tas viss aizgāja. Mēs sākām ar 47 biedriem, no 2008. gada novembrī tas bija. Un šodien mums jau ir 406. 8 jelgavnieki saņem godrakstus. Viņu vidū arī ilgadējā Latvijas Lauksaimniecības universitātes sporta dzīves vadītāja Zilvija Poča. Katrā ziņā no pilsētas man liekas, ka tas man ir pirmais apbalvojums no pilsētas. Un līdz ar to, protams, gandarījums, kā pilsēta ievēro to un tas jau nenozīmē, ka tas ir tikai man, tas arī ir universitātei, universitātes sportam un arī pilsētas sportam kopā. Visiem paldies par to. 18. novembra vakarā Hercoga Jēkaba laukumu izgaismoja vairāki tūkstoši sveču liesmiņu, kas nevien veidoja krāšņus rakstus, bet arī sildīja jelgavnieku sirds. Es domāju, šobrīd mūsu laikā ir jādomā vienkārši labas domas, jo vairāk cilvēki domā šīs labās domas, jo arī varbūt arī vislabāk mums būs arī pašai Latvijai. Sveču kompozīciju veidošana Latvijas dzimšanas dienā Jelgavā jau ir sena tradīcija, bet ar katru gadu tajā iesaistās aizvien vairāk pilsētnieku un aizvien biežāk dzirdams, ka to atzīst par nozīmīgu svētku dienu. Tie ir noteikti ģimenes svētki, ģimenes lokā, uguņošanas svētku. Labs laiks pavadīts kopā ar ģimeni. Svētkos netika aizmirsts arī mūsu valsts pirmais prezidents Jānis Čakste, kur pieminekļu pakājie gūla jelgavnieku liktie ziedi. Esmu stāvējis arī Baltijas ceļā, cīnījušies esam par to, lai mums būtu brīva Latvija, bet pašlaik, kad iet grūti laiki atkal kārtējo reizi, ir jāturās Latvijai. Tā, ka novēlu gan mūsu Latvijai izturību grūtajos brīžos un tikt visām grūtībām pāri, un lai plaukst mūsu Latvija, un lai visiem mums būtu labi. Un galvenais, lai jaunatne neaizbrauc, lai ziedo sevi mūsu Latvijai. Būs labi visiem.